kurā brīdī filmēt pašiem un kurā brīdī ir vērts, piemēram, sazināties ar mani vai citiem, kas ražo video saturu. Ja tu esi pašā idejas sākumā un tikai testē, tad es ieteiktu sākt vienkārši ar telefonu, ierunāt, publicēt kaut ko un paskatīties, vai ir auditorija, vai šim pakalpojumam ir interese, vai uzrodas kaut kādu komentāru, vai kāds ar to dalās. Ja tu esi pašā idejas vai pakalpojuma sākumā, un tev nav ne finansējums, ne baigais laiks, ko veltīt kādam citam profesionālam pieslēgties tavai idejai. Tas nozīmē, ka sākumā es vienmēr ieteiktu patestēt pašam, uztaisīt kaut kādas bildes, uztaisīt kaut kādas video, publicēt un redzēt, vai ir auditorija. Bet tas nestrādās tad, ja tu jau esi diezgan ieguldījies un tev jau ir diezgan skaidrs tur zīmols, tur identitāte, brandbooks un tu gribi jau diezgan konkrētu message nodot. Teiksim tā, tuvāk kaut kādam perfekcionismam. Tajā brīdī noteikti ir vērts jau piesaistīt citus cilvēkus, kas spēj tieši notvert to ideju, kā tu vēlēsi viņu pasniegt. Un ja tu zini, ka tev nav prasmes un zināšanas, kā to realizēt, tad loģiski tu pārnes un sāc pieaicināt jau citus cilvēkus. Ir uzņēmumi, kuriem daudz labāk ir, kad vienkārši viņi ar telefonu skrien pakaļ kādam viņus filmē un uzdod vienkārši jautājumus, un tie cilvēki stāsta. Tiktu kā strādā diezgan labi. Taču tajā pašā laikā ir industrijas un jomas, kur tomēr ir svarīgāk parādīt profesionāli, jo klients nav parastais lietotājs. Viņam gribās redzēt, šādi tas izstāv, šis ir skaisti. Kosmētikas industrija, pārtikas, visādas tehnoloģiskie produkti. Ir iemesls, kāpēc viņi cenšas parādīt to visu skaisti, nevis kā vienkārši pārdevējs vai mārketinga meitene, kas skrien kādam pakaļ un kaut ko stāsta. Es nesaku, ka viens ir labāks par otru. Ir vienmēr jāvēlta laiks, saprotot, kura pieeja strādās daudz labāk tavam uzņēmumam. Un dažreiz vienīgais, kā to var realizēt, ir pamēģināt un paskatīties, vai ir kaut kādas izmaiņas.